Sveiki! Mani sauc Mārtiņš Kabzems. Pašlaik ļoti aktuāli sekot līdzi modes trendiem, nesāt bārdus un taisīt tetovējumus. Šodien es esmu nolēmis veikt nelielu sociālu eksperimentu. Es iepazīšos ar meitenēm divos dažādos tēlos. Viens būs klasiskais un sakopts. Otrs savukārt būs trendīgs, ar bārdu un ar visiem tetovējumiem. Beigās mēs noskaidrosim, kurš ir pieprasītāks – klasika vai trendīgais. Meitenes, es drīkst jums sekot, tikai braukt kopā ar jums? Braukt kopā? Nē, tikai kopā vienkārši, vecāki bērniem mācīja, lai es sekoju saviem sapņiem. Stāv. Nedrīkst tur iet ar maisiņiem. Es tur nemaz neietu. Nē, tur nedrīkst arī iet ar maisiņiem. Nedrīkst, klausies, uzspēlēm vienu spēli. Nespēlēs. Vienu spēli. Man nav laika. Labi, klausies. Ja es strādāt, es pastāvēšu to vietā, neuzturosies. Mēs braucam varbūt kaut kā, kopā visi? Labi, brauc. Es tev vedu vai tu man vedi? Man liekas, ka es nezinu, es tā nebūtu. Para? Nē, šis normāls turēt un vest. Bet tikai pirms tev vienkārši man ir, es varu ar pierakstīju šo telefonu numuru mazums, ja kaut kāds crashs notiek, lai man mamma zina, kur zvanīt. Sarkanā krasta, tas ir mīļākā. Uzmini, kas šis pa telefonu ir. Kas pa firma? Tu uzminēji, es apsēju, es tikko saņēmu man telefonu numuru. Tu vēl esmu pierakstīt? Labi, es pierakstīšu tavējiem, un sākumu visu uzpīkstināšu, tev parādīsies manējais. Es varu pierakstīt to numuru, ne? Tā. Pavisam, nekas šis netiks policijā noteikti nodots. Nē, kur tad? Tikai manai mammai. Tas nebūs neuzstosies. Es jau nav tā, ka iedod numuru un mēs jau precamies uzreiz. Protams, vai ne? 2? 2. Vēl vienu? Jā. Es varētu jūs palūgt šo vietiņu pārmēt nedaudz uz turieni. Jā, labi. Jā, vienkārši mums ir tā, ka mums pēc pulkstens, pēc 5 minūtēm būs cilvēki, kuriem ir šī vieta, ka rezervēt, ka sauļošies šeit. Ko lūdzu? Jā, šis kā rezervēts laukumiņš. Sauļosies cilvēki. Čau. To nobiedēju. Ko dari? Es mācos, kā jau redzēju. Es neredzēju. Mans uzdevums ir viņiem norezervēt laukumu, kur sauļoties. Tur es arī aizēju. Jā, bet ziniet, man uzreiz tur būs problēmas, un uzreiz tur slikti. Es esmu kalps, nostīt kā kalps viņa, zin kā, un mans uzdevums viņiem tā kā palīdzēt par to visu izdarīt. Man zina tāda dzirda arī pazudis vecumu. Es nesapratu no sākuma. Tad saka, mēs jau esam iepriekš atradušies, bet es gan īsti to nebiju piefiksējis, bet ok, lai iet. Tad kā tur bija 2? Vai es vēl beigšu? Nē, es nevaru kā tu beigt. Nē, labi. Tie ir vai sanāk šodien? Jā, jūs nebūsiet kā par, jā? Īsti nē. Labi, ja godīgi, mans vārds ir Mārtiņš, jā? Un es vienkārši gribēju to telefonu numuru. Es vienkārši tev ieraudzīt, pirmīt sēdēju. Ko tu lasi? Jā, tāpēc, ka man diezgan rīža bārda. Viņa tāda riktīga. Viņa izstās pārāk liela. Viņa izstās tāda, ko varētu mazgāt trauks. Ja tu esi trauks, es varu tev pamazgāt. Tu esi tīrāk paliec? Man jāpadomā, es tās svešiem vīriešiem neuzticos. Ok, kamēr tu padomās, varbūt vienkārši pierakstīt to numuru, lai es tev varētu piedāvāt, uzrakstīt kādu pieklājīgu īsziņu. Sveicināt, šeit Mārtiņš no sauļošanās laukuma, vienības, apvienības. Bija tā, kad jūs tur nācāt pa gabalu? Jā. Un es ieraudzīju, saprotiet ko, jūsu sirdi, tā kā, jūsu skaistums tā kā staroja pa gabalu jau. Jā. Es nezinu, vai es esmu iemīlējies, vai šī sakritība kaut kāda. Šis tavs numurs? 007, es tikai aģents 007. Jā. Vārds, labi. Vai tev arī telefona numurs, vai tev vienkārši caur eņģeļiem var sazināties ar tevi? Nē, lai jūs līgi jau pēc tam gribēs viņu pateiks. Kā sauc to meiteni ar groziņu rokās? Tikai klusām pajautām, pasaka man atbildes. Vēlos. Nē, man viss kārtībā, man sirdi viss kārtībā, es esmu sportists. Labi, 2. Tā. Izglāba 2. Dievs, nerakstīs numurs nomiršanas. Pierakst lūdzu ātru numurs atdzīvošās nopietni. Labi, jā, labi. Rakst. Ok. Dari, vai es tev varu palūgt nedaudz? Es zinu tavu vārdu. Dari. Klausies, vienkārši bija tā, ka jūs tur gājāt visi, ja jūs jau visi kopā izstāties ļoti krāsaini, koši, tie tērpi tādi tiešām ļoti lieliski, bet tu izcēlies no tā bara. Paldies. Es vienkārši pirmīt redzēju, ka jūs tur gājāt tā vietā. Tas bija pareizi tā kā? Nē, vienkārši, būsim reāli, piemēram, iet pa ielu un tā nereāli seksīgi izstīties, tas man liekas ir pārkāpums, ne? Reāli, tā kā mums būs bērni, padomāt, cik viņi būs līdzīgi. Viņiem būs, ja būs džeks ar skruļainiem matiem oranžiem un oranžu bārdu garu. Vienkārši fantastiski.
Mēs jau vienkārši ražot skaisti bērnus. Tas strādā ļoti labi un prieks. Man viss strādā ļoti labi. Tā man teica mans ginekologs. Vai es gribētu teikt doktors? Es varu palūgt palīdzību nelielu. Jūs braucat uz priekšu? Jā. Varat mani paķert? Lūdzu, paķert Mārtiņu, braucam. Braucam, tiešām reāli no laika, tiešām. Lūdzu, brauc. Es esmu viegls. Minimies. Aiziet. Jūs tēvs grib vienā kulinārs? Beķerijā kaut kādā. Mārtiņu beķerēji? Jā, mans tāds Mārtiņš. Es ēdu tās bulciņas regulāri. Nu, ne jau jūsējās, bet tās, kuras ir taisi. Lūdzu, pabrauc, man bišķi viss notiek. Ļoti nedaudz. Jā. Var par reizi nosaukt telefonu numuru? Var par reizi nosaukt savu telefonu numuru? Sunies, var? Drīkst. Mēs varam vienkārši vienu svarīgu situāciju notikās un problēmu. Varat nedaudz palīdzēt nedaudz? Nedaudz palīdzēt. Visam nekas sarežģīts. Jūs vienkārši varētu, es piesarīšu, ja? Vienkārši, nē. Es vienkārši tikko ieraudzīju, ka jūs stāvēt, jūs nevaru, lūdzu, tiešām lūdzu palūgt jūsu telefonu numuru. Nē, vienkārši tiešām, es iedomājos. Jā. Tā, 2-5. Bāc, 2-5. Nē, bāc, 2. 2. Paldies! Un kurš Mārtiņš Kabzems tev labāk patika? Klasiskais vai trendīgais? Raksti to komentāros šeit pat lejā. Es nevaru atrast savu jaunību. Es, man liekas, viņu pazaudēju. Es esmu vecs un man ir vārda. Nezinu vairāk ne vārda. Labi, čiberība.